Otrā diena esam atnākuši uz Tomija Tomsona parku. Atrodas blakus Ontārio ezeram. Elise šodien ļoti sūdzās, ka viņai sāpot kājas, un es viņai liekot kaut kur iet. Pastāsti, ko man darīt? Neko. Iedod man motoroli. Es tev gribēju piedāvāt elektroskūteru, bet var arī... Tur jāstāv. Vai arī tevi jāatstāj mājās un jāiet vienam ārā? Nē. Un ar skatu uz Downtownu, protams, jāiestiprinās. Else ir siera popkorns, un man ir šāds dzēriens. Nu labi, tas ir mums, un man būs tur cits vēl ēdiens. Labi aptīti. Nav šobrīd gluži sezona, bet iztēlojies, šī ir pludmale. Novelc drēbes, ej peldies un skaties uz Toronto Downtown. Šodien zīmīgs cipars noiets 13 km. Jā, 13 kā jubilē 13 km, bet nu, atnācām mājās, ieturēsim maltīti un tad iesim uz stand-up komēdiju. Bet viņi nezina, kādu jubilē. Mūsu kopā būšanas 13 gadu jubilē. Jā. Tā noguruša, tad mums vēl būs jāiet vakarā uz izrādi, bet nu šovakar mēs pusdienājam, Alts filmē YouTube video taisskatās un te ir mūsu pusdieniņas un deserts. Nu, esam iekāpuši tramvajā un laižam uz stāvizrādes komēdijas šovu. Oh yeah, you are my best friend, Jim. Here I am trying to stay away from him, but don't break if I don't do it. Maybe I couldn't believe I am. Paņēmām dzērienus, tagad gaidīsim stand-up šovu. Bet interesanti, ka šajā vietā var nest savu ēdienu. Viņiem nav iebildumi, tu vari aiziet uz jebkuru kafēnīcu un vienkārši paņemt savu ēdienu. You better be not smoking in the house! She was right. Not in the house. So I made my way to the bathroom. Thank God! The bathroom felt quiet. Quiet like my wife after I complimented her last week. When I say action, just give us your best Pillsbury Doughboy giggle. He he he. Stand-ups ir beidzies. Kā patika? Mūzika bija forša, stand-up bija. Labi, un tagad pirmo reizi iemēģinām autobusu Toronto. Sabiedriskā transporta sistēma šeit ir ļoti vienkārši. Ja tev ir bankas karte, tad tu vienkārši pīkstini to vai no tramvajā iekšā ienākot līdzīgi kā mūsu etalonu, vai attiecīgi metro pirms iešana caur vārtiņiem. Vienkārši parasti bankas karte, viens brauciens ilgs apmēram 2 stundas, tad tu var pārvietoties un skanēt visur to pašu monētu. Katru reizi vēlreiz to pašu karti noskanē, un viņi tev darbosies kopā 2 stundas. 3,30 kanādiešu dolārus. Jā. Ir 10 no rīta, un durvis var Rojālais muzejs, Kanādas lielākais muzejs, un arī mēs šajā pelēkajā dienā esam nolēmuši pavadīt laiku telpās, un sāksim tieši ar šo.
Kanādas pirmie dzīvotāji ir bijuši gan indiāņi, gan inuiti, gan arī vēl trešā grupa, kuru neatceros, diemžēl. Un viņi ir bijuši dažādi tradicionāli tērpi. Muzejā to ļoti labi var arī apskatīties. Tie, kas dzīvoja ziemeļos, protams, vairāk ģērbās visādās zvērādās, vai nenosaltu. Un pārējie varēja izšūt ar pērlītēm visu ko, savus skaistos tērpus. Jūs cik viņš ir smuks, ne? Ak, Dievs, cik skaisti! Oh my God, cik skaisti akmeņi! Kas ar sievietēm ar akmeņiem? Aiz manis jūs redzat tādas mazas zaldātiņas, sākumā taisītas kā bērnu mantiņas, pēc tam jau kļuvuši par kolekcionāru iekārotām trofejām. Ražotas Kanādā, ļoti maziņi. Jenots, zivs, gliemežvāks. Vienā izmērā gandrīz. Te ir stāsts par sikspārņiem. Tikai 3 sugas no tām vispār sūc asinis. Tā kā mūsu bailes no sikspārņiem laikam ir diezgan nepamatots. Pārsvarā tie pārtiek no insektiem un nektāra. Esam šeit apmēram 2 stundas, ļoti daudz bērnu, tā kā liekas, ka šī ir kaut kāda skolēna izglītošanās diena. Pilns ar bērniem, ļoti skaļi. Bet, nu jā, vidēji cilvēki šeit pavada 3 stundas, varbūt nedaudz vairāk. Biļetes cena internetā ir $25–26, bet uz vietas pērkot nedaudz dārgāk, mūsu gadījumā 28. Tā kā varat pirkt online, ja gribat iekonomēt nedaudz. Un šeit māksliniece no lietotiem audumiem materiāliem ir izveidojusi kolekciju ar piepušajām glābšanas vestēm, lai parādītu, cik tad ļoti mēs esam atkarīgi no modes. Ja? Un kā jums patīk šādas glābšanas vestes? Ļoti fancy, es teikšu. Daudz resursu tiek patērēti, lai uzražotu drēbes, piemēram, kā šeit tiek minēts viens tēkreklis un džīnsu bikses patērē 14 gadiem ūdeni, ko cilvēks viens izlietotu. Tāpat tiek minēts, protams, par tiem nodarbinātajiem bērniem Bangladešā un citās valstīs. Tāpat par to, cik daudz tiek izmests apģērbs, cik daudz tiek piesaimņota daba uz viena. Tā kā padomājam, vai pērkam
masu produktus vai nē, jo kur arī vēl ir minēts, ka vērts ir apskatīt kopilnas drēbes. Tātad pirksim second hand. Visu pirksim Humpalās pareizi? Tieši tā. Kā redzat, perfekta diena muzejam. Tā nodomāja visi. Mēs esam iztaigājuši Rojālo Ontārio muzeju. Diezgan interesanti. Un, prasīja aptuveni 3 stundas, un tagad dosimies uz Timu Hortonu, kas ir Kanādas populārākā kafejnīca. Kanādā noteikti daudz mums teiks aiziet uz Tim Hortonu pēc kafijas un kāda gardiņa. Lūk, tas ir tāds kā ķēdes kafejnīca, kur var dabūt kafiju un arī uzkods, burgers un tā tālāk. Un arī mēs atnācām nosaukt par godu kādreiz slavenam hokejistam, kurš jau ir saulē, bet kompānija vairs nav kanādieši, kaut kad ļoti populāra. Bet šobrīd ir pārdot amerikāņiem, kam pieder arī Vendijs un daudz citas ķēdes restorānu. Bet mēs arī ietestēsim, ko te var dabūt. Saka, ka kafija nesot pārāk laba, bet tā ir lētākā, ko mēs esam redzējuši. Kafija laba, kā Elis saka, varot dzert. Tad, ja es Kanādā iesaku tev jau... Tim Hortonu kafē. Jā. Un virtuļi. $50. $59 par vienu ar pildījumu. 10 centi nodoklis klāt. Bet ļoti garšīgi un ļoti izdevīgi. Tims Hortons. Punkts. Nezinu. Ja gribas paskatīties uz luksus veikaliem un sajust tādu nedaudz atšķirīgāku sajūtu ar brūģīti, kociņiem un zemākām ēkām centrā, tad Yorkvilles avēnija noteikti būs tā, kur var to visu redzēt. Nākamā pietura Kurpju muzejs. Kurpju vēsturi. Izrādās, pirmās kurpes tika atrastas Alpos pie kāda vīra, kurš tur ļoti nelabi nomira. Šī 13. gadsimta seķīte ir atrodama cilvēku letiem. Tie, kas varbūt nezina, tad Ķīnā bija ļoti populāri nosiet sievietēm kājas, lai tās saglabātu savu bērnišķīgo mazītiņu formu. Un šādi te bija viņu apavi. Tāds izskatījās viduslaiku slides. Un te lūk īsti kosmonautu apavi, nekad nevilkti, kā rezerves apavi vienā no Apollo programmām. Un te dažādas sleļu kurpītes. Re, kur mēs
Rekur kurpes. Lielais zābaks. Tavs izmērs? Mans izmērs. Kad esam izstaigājuši vēsturisko daļu, tagad sākās tā īstā mode, 80. gadu stils. Beidzot man interesējošā daļa. Lejā bija forša vēsture, bet plāns un Adidas beidzot jāizpako savējienu kastītes ārā. Skaisti. Aldis ļoti iedziļinājies ir kroseņu un sporta apavu sekcijā. Cītīgi lasa kaut ko. Mācās. Man personīgi Kurpju muzejs ļoti patīk. Es domāju, ja jūs gribēsiet, noteikti paši atbrauksiet, bet ļoti interesanti pavērot, kā apavi laika gaitā ir iedalījuši cilvēki dažādās subkultūrās, kurš pieder pie punkiem, hiphoperiem, kurš ir sportiskais. Tas pats arī šobrīd, bet tagad jau tā moda ir tik ļoti saplūdusi, ka vairs ļoti nešķirojam cilvēks pēc apaviem, bet tajā laikā, diezgan izteikti varēja just. Tā kā ļoti foršs muzejs, iesaku. Par Vānu apaviem uzzināja faktiski tieši šādiem 11. gados, bet kā izrādās jau 77. gadā šāds dizains ir bijis un atzīmes pēdējo 10 gadu laikā. Šie ir īpaši apavi, atzīmējot 50 gadu jubileju hip-hopam 2023. gadā. Neesmu apavu fans, bet diezgan interesanti ir apskatīt. Un, ieejas maksa $14 un pavadīšanas ziņā viņa cītīgā klase savu pusotru stundu tev sanāks. Te sākās tāds kā Toronto universitātes rajoniņš, kur viss ēkas ir paredzēts studentiem, vai no campus, vai no kādas universitātes fakultātes, vai kāda cita nozīmīga ēka. Tā kā paskatīsimies, kā tad tev izskatās. Lekcijas beigušās un arī ēdiena busiņi ir jau rindā gatavībā uzņemt studentus, kas noteikti ir izsalkuši. Pilnīgi var redzēt, ka studentiem laikam beigušās stundas lekcijas. Pilnas ielas ar viņiem. Pēc 2 muzejiem un 1 kafijas pauzītes mums beidzot gribas patiešām ēst. Ēst. Ejam! Mums ieteica tako nogaršot un ēst, bet te pateiksim, vai labi. Tako ļoti neērts ēdiens, ko ēst. Cūcīgs ēdiens. Nākamreiz jāpaskatās YouTube, kā pareizi ēst tako. Yummy!